valsts austrumu daļā. Un arī turpmākās dienas brīvdienas Latvijā būs sauss un saulains, kaut gaisa temperatūra būtiski nepārsniegs 20 grādu robežu. Tās bija Radio SVH laika ziņas. Sadarbībā ar Aeroc Ekoder Plus 500. Bez siltināšanas. Būvē ātri, energotaupīgi un ilgmūžīgi. Jau 20 gadu ēterā Radio SVH. Pār 4 un ar Radio SVH ziņām studijā Ines Vaigole. Nākamgad tiks slēgti visi Latvijā esošie apģērbu zīmoli, mūsu Big Box un Dressman veikali. Biznesa portālam Mūzerlē apstiprināja apģērbu tirgotājs Sijā Vainera valdību pārstāvis Edmunds Možeiko. Jautās par iemesliem uztver Latvijā esošo klubus 3 Big Box un 3 Dressman veikalu slēgšanai. Možeiko atbildēja, ka viņš nevar sniegt detalizētākus komentārus, norādot, ka tas ir īpašnieku lēmums. Paredzēts, ka veikali tiks slēgti līdz nākamā gada martam. Līdz ar koncerna Warner Group aiziešanu no Latvijas darbu zaudēs 106 cilvēku un tad tiks likvidēts arī uzņēmums Warner Baltija. Valsts policija brīdina, ka Rīgā atkal uzdarbojas telefonu krāpnieki un pirmo reizi šādā rūpalā iesaistījusies arī sieviete. Vakar policijā vērsās kāda sieviete, kura policijas darbiniekiem pastāstīja, ka uz savu mobilo tālruni saņēmusi zvanu no kādas nepazīstamas sievietes. Krāpniece centusies ieskaitot, ka sazvanītās sievietes meitas esot cietusi ceļu satiksmes negadījumā, un lai neiekļūtu nepatikšanās, par to ir jāsamaksā nauda. Zvanu saņēmēji tam nenoticēja un